Nākošais rādītājs ir procentu likme no jaunu izsniegtajiem kredītiem. Un tā šobrīd Latvijā pēc pēdējiem datiem ir 3,69%. Tas ir labs rādītājs. Un visu gadu laikā, 25. gada laikā, tā ir bijusi līdzīga. Jāsaka, šeit Latvijai ir tomēr viens arī negatīvs rādītājs salīdzinot ar Eirozonu. Eirozonā vidējā ir 3,2%. Tā kā šeit mēs tomēr vēl nedaudz atpaliekam, procentu likme varētu būt arī zemāka. Nākošā labā ziņa visiem tiem, kas jau būvē vai vēlas kaut ko būvēt, ka būvniecību izmaksu, es teiktu, trakais vai anormālais pieaugums tomēr visā visumā ir apstājies. Vēl daži procentu pieaugumu šogad ir bijis, redzēsim, kāds būs gadā kopumā. Bija rādītājs 3. ceturksnī, salīdzinot ar 24. gadu, bija kaut kur ap 3% pieaugums, bet tas vairs nav tas lielais, anormālais būvniecības cenu pieaugums, kāds bija pirms 2 gadiem. Tā kā šobrīd ir laiks, kad var jau sākt prognozēt būvniecību, kāds būs būvniecības izmaksas. Es tā ceru, ka mums nākošajā 26. gadā nesagaida kāds atkal būtisks būvniecības cenu pieaugums.